tētim. Man nāks raudiens, jūs man piedod. Tu tā iesākt nevar. Paldies visiem, kas atnāca. Tētis būtu ļoti priecīgs. Ja kādām nav interesanti vai jāapnīt, tad sakat, bet es esmu izvilkus no visiem viņa lielajiem materiāliem, tāds no visiem pa fragmentam, lai apskatītu visu viņa dzīvi un vienreiz arī manu dzīvi. Tā uzlikšu billi un tad varēsim sākt. Šodien vairāk es runāšu ar tēta paša vārdiem, ar viņa atziņām, ar viņa vērtējumiem, uzzinu tikai to, ka es nedrīkstu samaloties, es nedrīkstu izdomāt, es nedrīkstu pārspīlēt. Tā kā materiāli, ko viņš pētīs, sakrājas un fotogrāfijas ir milz un daudz, tad es pārskrēju visam pāri, izvilku dažus fragmentus, jo, lai visu izlasītu, būtu jāvelta liels laiks, bet man tas bija atļauts tikai sākot ar šā gada janvāri. Es jums izstāstīšu, kā bija es jau 10 gadu kopš tētis vairs nav. Un es ik pa brītiņām gribēju, es sākšu kaut ko izskatīties un skatīties, un zināt, ka jānodot tālāk, bet es nevarēju, kā es pavēru vaļā tos platus, kur bija viņa materiāli, tā man bija asars, jātaisiet. Nākošā reizē drebulis uzmetās, atkal jātaisiet, un citreiz dosāda, un visādas vainas es sapratu, kad es nevaru. Un šogad janvārī es varēju pieiet pie viņa materiāliem. Tādēļ tas notika ļoti strauji, un es tagad vienkārši pārlasījusies visu to viņa materiāls, lai es kaut ko nebūtu jums pastāstītu. Iepriek, to es pateicu, jā, tā pieņemat manu stāstījumu, tā, ar sapratni. Jo secība brīžam būs ne pēc gadiem, bet ko es atradu un kad atradu materiāls. Piedod tēti, ka es tā. Šīdienas avīzē apakšā ir uzrakstīts prāts meklē, sirds atrod. Žorža Sanda rakstījusi un tieši tā kā šodien pa tēti. Paldies, iet jums. Tētis dzimis 11. gada 18. jūlijā Rīgā, kaut visu mūžu sevi uzskatīja par piebaudzēnu. Viņam bija 3 brāļi, tētis vidējais, bet nodzīvoja visgarāko mūžu. Uzvārds Damroze, uzvārdu nesēju sākums meklējam 16. gadsimta posmā, dati ņemti no arhīviem, baznīcas grāmatām un radu rakstiem, pētīšanas dzīves vietās. Uzvārds visādi locīts visos laikos. Vācu laikā bija Dammerose, ar 2 mēm tā bija Damrose, zviedru laikā Vamroze, poļu Jamroze. Un tad vēl Dambroze, jo viens Damroze esot dzīvojis Dambiņu mājās un pārvērties par Dambrozi. Tētis savāc ļoti daudz materiālu par savu dzimtu un izveidojis tiltskoku. Es jums tik parādīšu, jūs vēlāk varēsiet paskatīties, tas ir varens, tas ir ļoti varens, tas ir no 1696. gada. 96. gada iemetat aci un līdz 1846. gadam. Un pēc tam ir vēl, tagad tā nekārtīgi salocīšu, un pēc tam ir arī turpinājumi, kas ir tādi atsevišķi. Jūs redzat, te ir viens, piemēram, jā, te ir viens, un te vēl ir viens, skatāties, te arī es esmu, šī lapā arī es esmu. Tā, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl, un tie ir citi, tie ir turpinājumā, tie nav sariktēti, jo kara laiks bijis, es sapratu, ka viņš nav varējis to visu izdarīt. Valdemārs aug ļoti zinātkārs, viņu interesē viss nabadzības dēļ ierobežotas skološanās, jo tēvs pamēdz ģimeni un māte viena audzinājas 3 bērnus. Tētis visu savu mūžu, garo mūžu nevarēja piedot tēvām. Pats centies kā mācēdams, kulties pa dzīvi, gājis dažādos kursos, piestrādājis dažādas darbus, apmeklējis lekcijas, iemācījies vācu valodu, pašmācības ceļā piestrādājis kā atreferētājs, tulkotājs, grāmatas tulkojis, rakstījis dzeļu, strādājis fotolaboratorijā, vadījis lekcijas māmuļā, esejistu klubā, rakājies pa obligātajām bibliotekām un preses materiāliem, lai dabūtu materiālus lekcijām.
viņš ir intervējis Zentu Mauriņu, Priednieku Kavāru Breikšu, un pie Zentas Mauriņas kā brīvklausītājs gājis uz literāta lekcijām. To es tā kaut kur atradu. Strādājis avīzē pa līdzstrādnieku, un tur no sācies viņa bēdu ceļš, jo bijis un bija visu mūžu taisnīgs, godīgs, necieta melus, izlikšanos, cīnījies pret netaisnību un negodīgumu. Tādēļ ticis vajās un arestēts. Te ir viņa vietas, redziet, kā tas ir laika gaitā viss ir. Te ir viņa kad viņš ir arestēts, te ir visi datumi un kratīšanā viņam atņemti manuskripti, foto uzņēmumi, vairāki akvareļi, kas tur rakstīts grāmatas, tāpat dažādi uzmetumi, visi viņam atņemti, te ir saraksti, kad viņš apcietināts, kad ir centrāla cietumā, kad ir brīvībā palaists zem policijas uzraudzības, tad atkal amnestija un pēc tam čekā. Tur viņam gāja ļoti grūti čekā. Čekas ar Erīnam aiz muguras ir centrāla cietums, kurā viņš sēdēs. Šitā bilde.